Šajā dienā centru apmeklēja galvenokārt tie speciālisti, kuru darbs saistīts ar bērniem, ģimenēm, kā arī tie, kuru pienākumos ietilpst darbs ar dienestiem, kas nodarbojas ar vardarbības problēmām ģimenēs. Nenoliedzami tas ir aktuāls šobrīd, jo sabiedrībā valdošā varbūt šī depresija un neprasme rīkoties situācijās, kurās nonāk šobrīd ar vien vairāk ģimenes Latvijā, noved līdz vardarbībai. Un krīzes centra pakalpojumi kļūst ar vien vairāk pieprasīti. Mums ir ļoti laba sadarbība ar krīzes centra speciālistiem, jo tas mums ir kā tāds papildus resurs un ļoti liels atbalsts ģimenes problēmu risinājumā. Ļoti liels. 5 gadus krīzes centrs Paspārne pieņem bērnus un sievietes, kas nokļuvušas krīzes situācijā. Kad klients nokļūst centrā, ar viņu strādā sociālais darbinieks. Šajā telpā mēs iepazīstamies ar klientu, tad, kad mēs viņu uzņemam. Vai tas ir bērns, vai tā ir mamma. Tātad uzņem viņu uzņemšanas telpā, bet nākamā iepazīšanās ar noteikumiem, ar kārtību, kāda ir krīzes centrā, tā ir šajā kabinetā. Šeit mēs runājam ar klientu par viņu problēmām. Šeit klients gan raud, gan izrāda savas dusmas, gan smējās. Tātad šī ir tā telpa, tāda arī nodarbība telpa maziem bērniem. Dzīvojot krīzes centrā, jāievēro virkni noteikumu. Šeit darbojas atalgojuma sistēma. Par labu uzvedību bērniem tiek ieskaitīti punkti, bet par pārkāpumiem punktus zaudē. Pēc nedēļas rezultātu apkopojuma tie, kas uzvedušies vislabāk, iegūst balvu un var apmeklēt, piemēram, akvaparku, kinoteātru vai kā savādāk izklaidēties. Ar centra klientiem obligāti strādā psihologs. Konsultēšanas procesā tiek izmantotas ļoti dažādas metodas. Un viena no tām manām mīļākajām metodēm ir mākslas terapija. Ja bērns laikus nesaņem palīdzību, tad no vardarbības cietušajiem var būt ļoti nopietnas psiholoģiskas sekas. Sekas var būt ļoti dažādas. Sekas var būt gan uzvedībā, kad bērns pēkšņi maina savu uzvedību, kā mēs sakam, ir destruktīvas uzvedības pazīmes. Var emocionālajā sfērā, kad bērns izvairās, ir emocionāli vēss, viņš nesmaida, viņš iekšēji kaut ko sevī patur. Tāpat tās var būt izmaiņas arī kognitīvajā sfērā, tas ir izziņas sfērā, kad var pasliktināties bērniem mācības skolā, viņi vairs neuztver mācību vīlu tik labi, tā kā tās pazīmes ir ļoti daudz un dažādas. Pēc krīzes centra, pēc rehabilitācijas, ko ģimene ir saņēmusi, var redzēt arī, protams, uzlabojumus, un mums ir labāki rezultāti sasniegt. Šajā centrā viesojās Kuldīgas municipālās policijas darbinieki. Sava krīzes centra viņiem nav, tāpēc Kuldīga sadarbojas ar tuvākajām iestādēm. Atvērto durvju diena tā ir iespēja redzēt visus klātienē. Lai iepazīties ar šeit dzīves apstākļiem, ar darba organizāciju, gūt pieredzi un dalīties savā pieredzē par līdzīgiem jautājumiem. Tāpat kā Ventspilī, arī Kuldīgā visas ar vardarbību ģimenē saistītās problēmas risina kompleksi, iesaistot dažādas institūcijas. Gadījumu nav daudz, bet diezgan bieži tie gadījumi tā diezgan kliedzoši, viņi nav daudz, viņi pāris par gadu varbūt mums ir tādi. Vairāk gan nākās pievērst profilaktiskos pasākumus ar šīm ģimenēm. Mēs ļoti sadarbojamies ar bāriņtiesu, sociālo dienestu. Un arī tad, kad mums pašiem ir izsaukumi, tad mēs bieži vien redzam, ka tai ģimenei kaut kas nav kārtībā. Mēs nododam to signālu tālāk bāriņtiesai vai atkal sociālam dienestam. Un tāpat arī bāriņtiesa viņi atkal mums padod signālu tajā adresītē, tajā ģimenē vajadzētu vairāk pievērst uzmanību, tur pabraukt brīvdienās pakontrolē. Bērni centrā mācās izrādīt savas emocijas, gan pozitīvās, gan negatīvās, bet tas jādara tā, lai neradītu citiem kaitējumu. Dusmoties arī jāprot. Mini sporta zālē dusmu izpaušanai novietots boksa maiss. Uz krīzes centru bērnu sūta tad, ja ir skaidrs, ka bērnam palīdzēt iespējams tikai izolējot viņu no ģimenes, kurā viņš dzīvo. Gita Mārtiņsone, Tatjana Saksaganska, Ints Žodziņš, Kurzemes televīzija.